Ir bahaintalē, jā, ļoti sveitīgi. Nemīdīs buņģā. Jā, bet paglabies, jā. Jā, pelmens izspiedās. Šmīvā, no. Jāies zirdziņu un jāies sauc par jākli. Aulas piltājs. Posies, jā, šitas ir pagaids dampis. Varētu uzsaukt gaisā. Apā! Atlaidis ir? Fords Ranger Raptors, 2-turīgs dīzels. Opā! Kā jūs godāt? Mēs sauc kā? Speak English, jā? Ir bahaintalē, kentalā, jā? Viņš saka, ka tu esi ļoti sētīgs un tevi pa prezidents. Te tāpat kā ar kaķi, ja galva vien cauri, tad viņš pats izlīdīs. Kā domājies? Ēdamais, jā, ir? Nav, jā? Sveitības jums, jā. Paldies, ka piesakojiet, jā. Droši izsakies komentārus, ko un kā, jā. Kas patīk, kas nepatīk, jā. Tā kā ļoti jauki. Paldies, ka mēs kopā varam visu kaut ko skatīties, kustināt, domāt, vērtēt un tā tālāk. Nu ko, sveiks, lai dzīvo un lai dzīvo sveiks mūsu mēmākais. Kas jāies zirdziņa, Erika? Ko? Kas jāies zirdziņu? Aulaks, Ēriks. Ēriks, un kas ir Ēriks? Jāklis, jo jāies zirdziņu un jāies sauc par jākli. Tas, kas jāies zirdziņu. Aulaks jotājs. Nav tā, Erika. Labi. Ir tāda dziesma, laikam, kaut kādā par jātniekiem. Padziedi. Es nezinu, bet tu dzirdēji. Ko tu gribēji, Ivārs, saka? Es tev neatraudu no kā svarīgi šodien. Nu, atrāvi īstenībā. Man gribēs vēl pārēst, jā. Jo es atnākšu, atkal nebūs ēdienu uz galda. Nekas, kādam varbūt vairāk vajadzēs. Jā, nu arī. Tas arī fakts. Nu, klausies, man ir priekš tevīm interesants pasākums, ko mēs varētu ātri izkustināt. Jā. Esi gatavs? Jā. Iesim pakustināt? Iesim. Nu ko, kā tev liekas? Tas ir viens no tiem aparātiem, kurus tu vienmēr esi gribējis kustināt. Un man, starp citu, šodien bija piedāvājums viņu braukt kustināt uz Getliņiem. No Getliņiem man piedāvāja braukt pie viņiem. Toyota? Kāpēc šodien Toyota? Nezinu. Kaut kāds džips noteikti, vai ne? Bet, protams, Getliņu kalnā, lai tiktu, vai džipu? Džipu, jā. Kā tev liekas, kurš mums visnopietnākais džips placī? Discovery. Discovery mums Evitiņai Discovery, bet nopietnāks. Tu domāji, rekursijā, ko es redzu? Jā, ejam. Nopietnībā? Jā. Tikai rokas noslaucīsi. Nopietni. Reku mitrās salvetīs speciāli priekš tevīm. To gan, klausies, nevar palaist garām. Mēs ātri viņu, zin kā Erika sapnis bija izkustināt raptoriņu, mēs te maza aplīte. Jā, maza aplīte izkustināsim, pēc tam, ka šoreiz mēs salīdzināsim Erika kustināšanu ar Kārli, šodien kustinās. Sveiks! Eriks. Kā tev iet? Tev šito dambi apbrauc, jā? Man sauc Eriks. Šis labs. Labs ir, nopietni? Girds, jā, šis ir normāls? Jā. Vau! Paskaties, Ivar, kas šis ir? Var pabraukt? Te Erika ritē māki braukt? Jā! Paskaties, kas viņam te var ko šis ir skatā? Elektriskais. Elektriskais, jā? Šitās ir bremzes un šitās ir kas? Kuram labāk bremzēt? Mēģini. Priekšējām vislabāk. Iztestē. Kaut ko iemainīsi. Klausies, jā, šitas ir baigais dampis, klausies, šitas ir labais. No, Erika, aiziet. Es varu izlaidīšu vienu līkumiņu, jā? Es te patās, Ivār, tur. Drīkst, jā? Aiziet. Opā, Ivār. Kā man patīk. Tu vēl neesi sācis pat braukt, jau patīk. Ļoti, Ivār, patīk. Dūlais vecis. Pasties, arī Paskaties, Ivār. Šito varētu uzsaukt gaisā. Apā! Eju, cik forši viņš ieklausies, girds, kur viņš palika. Eju, labais. Visu izkustinās. Labais, Ivār. Ai! Oi, šito brīnumu. Eju, šis gan ir labs. Elektriskais. Viņam vieglāk arī uz kalniem arī. Jā, viņš tu tā kā piemin bišku, viņš tev elektrību. Igģi, tas ir... Paklausies, tu gribētu Fordu, jā? Un šito te man dotu?
Šitas elektrības, jā, tev ir? Šis laikam labāks par tavu formu. Tomēr saki, jā, labāk? Viņš degvielu neprasa, lai ripinātu priekš. Cik esi uzspiedz uz viņu, cik kilometru stundā? Tev uzrāda? Cik? 64. Nu, labi. 64, šitā no kalna. 56. 56 stundā, jā, tas ir kilometri. Vau! Kā, tur, kur ir apdzīvotā zona un 30 km/h atļautās ārums, tur jau ir sots. Un tur varētu būt, tev nav sodi bijuši, no? Nav soda punkti. Klausies, cik ilgi jūs jau braukājat ar šitādu mašinīti? Redz, cik viņš nosnēja. Un šitādā laikā baigi labi ar šito, vai ne? Veselīgi, vai ne? Varbūt ieraksta komentāru, varbūt mums sākt arī riteņus kustināt, ja mums seku blakus ir MySports, mēs varam no viņa riteņus dabūt un pakustināt arī kādreiz kaut ko tādu. Tas ir viss kopā, jā? Tas ir no nulles, jā? Tu viņu jaunu paņēmi, jā? Jā, paskaties, cik daudz viņš nobraucis, jā? 2360, un viņš tev paliek atmiņā, viņš nedēšās ārā? Jā? Nu labi, Ērika, maucam ar Raptoru. Nu, paldies, ka jūs man uzticēja šito te pabrauc. Sen nebija šitādi brauc, lai gan es atceros Siguldā. Labi, es sen neesi braucis, katru pēdējais braucis šitādu. Siguldā, man liekas, bija tā. Jā, šitajā zelta mērglis, kas tur viņu skaitās, kur kā ierakstīja komentāru, kā Siguldā zērglis, mērglis. Tas ir bijis tur, jā? Redz, kā viņš arī jā, laba lieta, bija, jā? Laba lieta. Jā, tas viss jau zērgiem braukuši. Nu, ko, Ērika? Nu, ko, Ivar, šito pakustināt? Jā, gatavs? Nu, gatavs, protams, Ivar. Tātad, kas pa marku šitā ir? Šitā ir marka, nu, džips ir. O, pareizi. Pareizi, jā? Jā. Šitā ir cross. Cross, labi, tālāk. Tā, cross, jā. No, Nu, ko? kas pa marku? Kas pa marku? Ivar. Kas pa marku? Varētu būt Raptor. Varētu būt tā Raptor? Jā. Jā? Kādu zināja, Ērika? Ivar, tiešām Raptor. Vau, kas šitā pa mašīnu? Paskaties, viņam vāks vēl arī. Jā, reku vāciņš ir, tas jumti ir elektrinieki. Aiztaisās cieti, jā, šitās bagāžnieks, paskaties. Tev viss kaut ko ielkos, kvadricikls. Tie nopietnis klausies, šitādu klausies. Kāda alnīta, kad nomedīja mežā var ielikt? Tev Getliņos varēs pa kalnu pabraukt augšā. Vat mums tieši šodien no Getliņiem rakstīja, vai mēs negribam ierasties pie viņiem ar šito aparātu un izbraukt pa kalnu. Klausies, ja viņi dod tādu iespēju, izlaižam. Tikai es varu sarunāt, ka es varu tikt klāt. Kā Kārlis bija pieteicies, bet nu... Kārlis jau, jā. Tad esam kaut kādu balsošanu, raksta komentārā, ko jūs gribētu redzēt Getliņos. Ēriku, lai dodās kalna augšā Raptoru vai Kārli, vai visus mūsu trīs tur? Jā, visus. Rakstiet komentārā, jā. Kā saka, kā jūs sabalsosiet tad, mēs izdarīsim tāds neliels krests priekš jums. Jums ir iespēja izlemt, kā saka, mūsu nākamās kustības. Un, protams, tev patīk tie mūsu kustināšanas vidžiki. Ieliec laiku un piesako, jo tas mums parāda to, ka jums viņi interesē. Un vairāk cilvēku viņus arī redz, un mums ir lielāks stimuls tos kustināšanas vidžikus filmēt. Šos kustināšanas vidžikus, jā. Nu, ko, Ērika? Lecām iekšā, Ivar, davai? Tu jau gatavs kustināt. Jā, atslēgas ir? Ir iekšā speciāli sagatavots. Es jau viņu pirms tam gribēju izkustināt, bet Ēriks kā... Evitiņ, brauks ar mums kopā? Nu, aizmugurē. Ja grib, lai iekšā. Nu, skaties pat. Davai. O? Все, zūdam. Izudam? Jā. Nu, kā tev, Ērika? Ļoti patīk, Ivar, paklausies. Nopietnas agregācijas to teikšu. Jā, reku atslēga pasēs Raptor. Tas ir tāds pats atslēga kā F10 5-cītiem, vai F01 vai F30. Jā, viņam viena ir tāda atslēga? Divas atslēgas. Divas, jā. Tev kondicionējies ir viņam, jā? Ir, jā, bet attaisīšu logu ienāks vajag gaisa. Tas ir Evitiņas smuki izskatās. Pasties kā? Viņš nedzird, bet izstāsti par finansējumu. Zini kā, pagad oči, izstāsti, ko tu zini par Kārbiņas finansējumu? Par finansējumu, jā. Ar ko nodarbojās Evitiņa Kārbā izstāsti? Ar finansējumu viņa nodarbojās. Kas ir finansējums? Var pieteikt. Aizdevums. Aizdevums, jā. Paldies, ka aizdevums, jā. Un cik daudz var aizdot? Kā tu domā? Kā tev liekas? 3000. Kā 3? 4 un vairākas nulītes. 50. 3 nulītes, jā. 3, jā.
Fonā rāda. Šaufu. 50 līdz 50 tūkstoši. Līdz 50 000, jā. Jā. Bet ir arī izņēmumi, ka ir vairāk, bet tā standartā vispār mums iet līdz 30 000, bet ar izņēmumiem. Tad standartā līdz 30 000, bet ar izņēmumu līdz 50 000. Un procentu likme no 3,9. Tā kā, un ja starp citu, ja tev ir kādreiz slikta kredīta vēsture bijusi, Evitiņa, tev var sakārtot viņu vēl labāk, pārbaudīs, kāpēc tev ir slikta, uzlabos viņu. Saloniņš tā kā Porsche. Nav, šitas ir dermantīns. Poršos ir īstā ādiņa, viss sātāk līpamā, bet tā ir strīpiņa, vieglāk. Ivar, un paskat, Ivar, un kā viņam šitā te ir kondicionēs labi strādā. Jā, ka pušu, beidzot. Jūtie. Jā, un starp citu, ja jūs gribat pārbaudīt kādai mašīnai vēsturīti, neaizmirst, ka vertikāli var izmantot arī kārbas promokodu CarBuy, ieraksti un saņems 20% atlaidīt. Labi, tad beidzam visas reklāmiņas. Maucam tālāk, Ērik, sākam normāli kustināšanu. Jā, Ivar, paklausies šito te viņam, ko es gribēju pat dēļ. Viss kārtībā, brauc, cik neaizķiet blakus Mercedes, jā? Blakus ir kreisā pusē skaties, redzi tur? Šito tu domā? Pa kreisi skaties spogulī, reku tajā spogulī Bet, Ivar, es tak redzu, jā. Piedod, Ērik. Jā. Es domāju, tev... Dusmojies. Nē, nevajag dusmoties. Bet pamātīt vajag viens otru un pabrīdināt. Tas ir... Tie mums laiku māca. Jā? Aha, ļoti labi. Pagaid, ko es tev gribēju vēl jautājumu, kaut kādu izsit ārā, pagaid? Labi. Es domāju, tās gaismas automātiski viņam jā. To es gribēju viss ir automātiski. Pasties, ar visiem 4 aizgāja kaucošiem ratiem. Dzirdēji baigi, jā? Jā, baltā markām izgāja no kārbiņas. Nu tiešām, klausies, viņa tāda ņiprīra. Ļoti patīk. Ivar, un šitais tā kā Fords, klausies, Fords. Jā. Jā. Tāpat kā tev Ford Mondeo ir. Jā. Tad ir Ford Raptor. Griez pa kreisi. Kāpēc? Tāpēc, ka tu tālāk korci. Griezamies, iesim offroadā iesim. Jā, tu te iešā, jā, te? Jā. Brauc. Jā. Vai kā Vektors brauc, paskaties. Viņi mums parasti vantas strādā. Vektors, jā, es nesanu viņu tikos. Vektors, viņi vantas mums vienmēr pārvadāt. DPF mazgātu vai DPF kastīt. Nu, ko tu dari? Es pārbaudu šitās vai strādā. Jā, bet tikko visi gan ir sirdsieka aizskrēja, kad nesās Raptors un taurē. Guļošais nebremzē, brauc pāri. Nē, Ar Raptoru nav jābremzē. Nē? Nopietni, jā? Jā. Ivar, kā man patīk, kā viņa dūdz. Opā! Nu, pāk, davai bišķi mierīgāk. Jā, mierīgāk. Tu gribās testies. Tā, viņš ir benzīns, dīzels? Kā tev pēc sajūtām liekas? Es tev teikšu, pēc sajūtām viņš tā kā benzīns, bet es domāju, ka dīzels šitā. Tieši tā, šis ir divlitrīgs dīzels. Dīzels, jā? Jā. Divlitrīgs dīzels? Jā, bet skrien forši, ne? Bet ļoti skrien, Ivar, ļoti labi skrien viņš. Jauda diezgan labi, diezgan ņipasi. Jā. Es pat nepateiktu, ka divlitrīgs jāprasīja kaut kāds zīmēs, es nezinātu, kāds viņam ir. Es kaut kādu 2,5 brīvi iedod, bet neliekās, ka 4 cilindriņi apakšā būtu. Diezgan žiparīgs. Tas bija Viktorijas tāds? Nē, Vektors aizmugurē palika, viņš nevarēja mums apdzīt. Jā, aizmugurē. Paklausies, viņi nav divatā sarunājuši? Es nezinu. Nu labi, tas tā. Aha. Nu, ko iebrauc kādā offroadiņā? Jā, kā mēs varētu izdarīt? Te kaut kur pa kreisi iebrauksim iekšā. Kādu kreisi pa labi vajag? Pa labi, jā. Nu, ko, klausies? Aiz tevīm gan daudz vietas ir. Jā, paskatīs. Ko darīs? Pagaidzi, palaidīšu vaļā, garam to tur. To tur palaidīšu. Paskatīt, Viktorija, no to pārvadātāju. Vektor. Jā. Pasties, uz Sotoku aizbraucu. Jā. Redzēji? Jā. Uz Simtnieku. Jā, tāgojam instances iekšā. Nebija, Ivar, nevajag. Viņi jau brauc godīgi ļoti, ja tur krauļi ļoti smalkas notaisījumi. Domā, klavieres sad iekšā? Nē, stikla trauka varbūt, zin kā vajag. Glāzes varbūt, traukus, jā. Vai suši, jā, lai neapgāstos, zini? Mājus kebab faktorija, tās te lielās kebaba ripas ēd. Tur jābrauc ļoti tā, lai neapgāžās tā viss tā krāvā, tā iekšpusē. Ivar, kur mēs varam braukt? Brauksim šeit pa kreisi, un tur mākās kaut kur jābūs offroadiņš. Pa ceļiem iekšā offroadiņā varēs izkustināt, kā pienākās. Skaties, ka šitas tāds ir. Jā, kas te darās vispār, Ivar? Paskaties. Ja tu uzspiedīs pirmo izšaus raķeta, šitas aizmugurē izlies eļļu ārā, tad šitas kaut kāds ferverks būs, uz jumta tālās tuvās gaismas, un šitas, es nezinu, viņš vēl. Bet, Ivar, baigi daudz podziņas, un tu galvenais, tu jau nezini, kas... Pa kreisi brauc, jā? Jā, mēs brauksim pa kreisi, jā. Mēs brauksim pa kreisi. Tā paladīsim to dāmu, ko viņa domā. Aha, tas tā. Aha. Tā kā žurciņa, pasties, cik skaista. Piebremzē. Aha. Pasties, cik skaista. Jā, divi... Sātāk lītemā no krāna lejā. Un viss bomba, Ērik. Jā.
kā man patīk. Bet ir tāda sajūta, ka tu šito brauc pārliecināts. Nu, nesies. Nu, viņš tā taurē, ko dari? Piedodiet, lūdzu. Guļošais, atvainojos, lūdzu. Jā. Kā skaists 38. Tu ir reāli bešanīs. Tu apdzeni cilvēku priekšā pie iznesēm pa lažiem. Bet te jābrauc uz 20. Nu, jā, kad 20? Mēs veiks brauc uz 20. 120. Nē, Ivar, paskaties, cik svētā glītuma. Nu, 30. Nu, redzi. Godīgi brauc. Nu, ko vēl pastāstīs, Ivar? Ko man stāst? Tu jau kustini, tad stāst savas emocijas. Iegriežam šeit pa kreisi iekšā. Pa kreisi, jā? Jā. Aha. Šitā laba vieta. Kāpēc? Nu, es sapratu, jā. Kas bija? Nu, ļoti labi, viss pārredzams, viss ceļš. Es domāju, ka apstājamies. Nē, man nav tā aparātiņa. Domāju, ieskriešanās no 0. Nē, es šoreiz nepaņēmu to savēju mērierīci no 0 līdz 60, no 0 līdz 100 izmēri, jo šitam džipam noteikti tas nav aktuāli. Te ir vairāk uz caurgājumību un tā tālāk. No 0 līdz 100 šitam aparātam noteikti nebūs aktuāli. Kaut gan viņš ir diezgan džiperīgs. Iepūst failu iekšā, vispār būtu sātāk lītumā. Nevar būt, ka viņam jau ir iepūstas fails. Kā tu Nē, nav. Davai ripinam placi, iziesim pa placi cauri, davai? Jā, šitien, jā. Davai, brauc iekšā. Jā. Nu ko, braucam pie citiem pedikutiem Nē, bet Ivar, tur ne... Brauc iekšā, brauc. Nē, tur nav... Brauc, eka vārti vaļā. Vaļā, pagai, palaidīsim. Nošķilsies turīt. Nē, bet kā, tur jau nevar izbraukt, tur paskaties ķēdi priekšā. Brauc iekšā. Kādreiz es tev apmānījis kaut kur? Nu, skatīsimies. Ripin iekšā, Rika. Un kur braukt, taisni? Rika, perikupi sēž. Gatavs? Sveiks, lai dzīvo! Apbraucām pie jums mašīnīt, paskatīties. Varam iziet pa placīti cauri. Sveiki! Ivar, man slāpēt dos? Nu, noslāpā, iesim ātri, izskriesim pa placi paskatīties. Apskatīsimies tev precīti ātri, ja? Ivar, kā man patīk šitā mašīna paklausīt. Ir šitāda placī, ir šitāda mašīna vai šitāda veida? Kāda? Šitāda. Ne? Kā mums tāda? Jā, kāds jums ir? No tēm paskatīsimies. Jā, cilvēks kāds lietas kā to paskaties, te arī visāds mašinīts ir Bembis. Kaut gan reku viņiem ir tāds pats. Jā, ko tu redzi? Amarok's. Amarok's. Jā, Volkswagens, jā? Jā, it kā runāja, kad šitas Raptors ir būvēts uz šitāda Amarok bāzes. Es nezinu, tā ir taisnība, nav? Ierakst, protams, komentārā, bet Kārlis teica, ka tas Raptors, ko mēs te braucam, viņš it kā īsts Raptors neskaitās, un viņš ir būvēts uz Amarok bāzes. Amarok bāzes, jā? Jā, Amarok's. Amarok's ir Volkswagen. Volkswagen, aha. Paskaties, redzi, viņa plaķītes arī redzi? Duga, tā ir ķengur sitamais. Ķengur tikamais, jā. Un kas te vēl darās? Redzi, tur viņam ir mocis, redzi, kāds, redzi, Ivar? Jā. Bet tas laikam nav pārdošanai, ne? Gan jau, ka ir. Reka atnāca, Erika. Paskaties šitas Volvo S60. Mēs šodien Kārli kustām vienu Volvo. Jā. Un man uz visu dzīvi paliec atmiņā, ka šitas ir visīstākais Volvo. Jā, S60 viņš ir? S60 ir viens no foršākajiem Volvo. S60, jā, visforšākais, jā? Nu, sveiks, lai dzīvo. Jā. Vēlreiz. Jā. Kā jūs godāt? Aigars. Mani sauc kā? Ēriks. Jā. Kā jūs mani pazīstat, Aigar, mani? Tur kaut kur internetā redzēju. Es viņam tev bildi sūtīšu. Jā. Klausies, kāpēc tu saspiedi cilvēku rokas, viņš tev saka, kā viņu sauc, un tu viņam pasaka, kā tevi sauc. Varbūt cilvēks nezinu, vai... Bet parasti tev katrs, kas spiež roku, viņš nosauc savu vārdu. Tu viņam prasa, lai viņš uzmin, viņš nākamais pateiks, ka tu esi Vjačeslavs. Jā. Bet kā viņš zina, kā tevi sauc? Ne jau visi zina, kā tevi sauc. Bet jums jau tas netraucē, ja es pajautu? Jā, protams. Nē, var jau kādreiz kādam traucēt. Nu, kā man traucēt? Labi, mēs pārgājām. Pastāstiet, kas jums te darā šajā placī? Tur vairāk vajadzēja kolēģi. Vairāk. Jums forši krekliņš Levis ir, tas ir kaut kā. Es vairāk ar internetu veikalu. Ar internetu veikalu vairāk, jā. Ierakstiet komentārā, kuram foršāks krekliņš, Erikam vai Levis. Jā. Tas saka, Ivar, pakas šito Volvo tu teici, jā? Jā, man atmiņās palicis labākais no visiem Volvotiem tieši šitāds ar D5 dzinēju. Jā, automātiskā kārba, jā. Jā, viņš ir visekonomiskākais, ar kādu autos ir braucis. Jā, un viņš dīzels benzīns ir? Dīzels benzīns? 2,4. Nu īstais viss vāna D5-nieks vēl pastājas, Erika. Jā. Tas ir, ko tas nozīmē? To, ka tu labākais dzinējs pasaulē ir iekšā. Jā. Nu, šitie arī bestseleri 4x4X.
apskata arī iziet, ja sēdies un brauc. Šito mēs gan varētu aiziet pie seviem skārbiņu nopirkt. Šito te? Jā? Jā, šitais ir... Jā, šitie ir baigi forši aparāti. Viņi pilnpiedziņās un, kas tā motorīti, viņam ir 1.6 benzīns, 2008. gads. Šitie forši ir. Pagaid, šitais ir elektriskais, jā? Nē, nav viņš elektriskais. Kāpēc domā, ka elektriskais? Tāpēc, ka zilā krāsā? Nē, nepareizi, elektriskie regulējumie logi tie ir, jā. Elektriskie logi regulējumie. Šitie forši aparāti, pilnpiedziņā, tu ir ziema, kā atnāks reiz izraust no rokām. Kura valsts šito ražo šito mašinīti? Kas ražo Suzuki? Japāna? Japāņi, jā? Japāna, jā. Jā. Aha. Nu, ko, Eri, kustinamies tā, ka vēl viens bestsellers vai 70. Nu, ko, visi netraucēsim tevi? Jā, netraucē. Tāpat nav ko darīt. Tāpat. Darba laiks līdz cikiem jums ir? Līdz 6. Līdz 6. Nu, kā jau visiem citiem, jā, cilvēkiem, jā? Izņemot tevi. Jā. Man jau 24 stundu laika jāsādā man ir. Viss paldies tev. Te jau kādu dienu skries tev garām. Veiksmīgi tomēr, jā? Aha. Nu tā. Nu šitīgi es to teikšu. Nu ko, laižam, Eri? Klausies, varbūt tu zināsi. Amarok ir tas pats, kas... Raptors, tā pati bāze apakšā. Man liekas, tu labāk to zinās. Reāli, man Kārlis teica, šitajās Fordos baigi nezinu, man Kārlis teica, ka... Ja tu pa mašīnā, tev vajadzēja kolēģi, Kārli. Jā, tad nākamreiz paties līdzi. Bet jā, bet... Nu, tad nākamreiz atbraušu, kad viņš būs zieds arī. Tad visu jūs varēsiet uzzināt pa mašīnā. Jā, to mēs arī izdarīsim. Un jā, ierakstiet komentārā, ir Raptors ar Amarok uz vienas bāzes vai nav. Tā, labi, vispār mēs laižam tālāk, paldies. Nu, Eri, gatavs kustināt tālāk? Nu, kustinām, protams, ka jākustina. Es sevišķi ziemā mašīnitiem patīk, ka viņas kustina, vai ne? Ir tāda lieta? Jā, limuzīnu negribi, ne? O, ejam pastīties, Eri. Jā. Tev vajadzētu limuzīnu braukt. Limuzīnu, jā? Kur ir limuzīna? Reku stāvēs redz ādas jumts, aiz Golfiņa trešā. Kā? Tu jau visu redzi jau? Ko, tu neredzi? Reku, paskaties. Šitos, starp citu, Žan-Klods Van Damme pieveda. Atceries, ka viņš kāvās Dvainoju darbīja filmā? Vau, šito Ivar, klausies. Viņš ejoši, jā? Ejo, klausās, viņš tak ir ejoši, Ivar. Ja, kāpēc tas nebūtu? Tirgojās arī. Jā? Cik maksā viņš? Es neatceros, jāskatās. Vau. Kā tev liekas, cik tādām vajadzētu maksāt? Cik citādām vajadzētu Tu mums maksāt? kā eksperts kustināšanas esi. Zini, Ivar, man ir jāiesēž, jāpakustinā mašīni. Nu, es kādu 15. Nā, 2 vai 4 kaut kas tam. Tikai 2, 4, ja? No, kur tu 15, Eri, Nu, jā. pasties? Bet šī tas varētu būt mēmākais aparāts. Benzīns, jā, vai benzīns, jā. Visi benzīni. Automātiskā kārva. Nu, tu iedomājies limuzīna mehānika. Klausies, Ivar, es gribēju tuvāk, viņu varat paskatīties tuvāk? Kā izskaties? No kurienes? Apkārt. Ejam, Ivar, paskatāmies. Davai. Cilvēks atļāva paskatīties. Ivar, bez šito es nebiju pamanījis. O, reko, šitas, kas tev maltīt toreiz. Jā, jā. Paldies. Baigi garšīgi maltīti no jums ir, ļoti garšīgi. Viņš saka, ļoti labi saprot latviski. Jā, speak English, jā? Nāc pār ielā, reko, tad netrauc. Speak English, jā? Par to, ko Ivar, ļoti garšīga maltīti jums. Ļoti garšīgi maltīt jums. I don't get it about... Viņš saka, ka tu esi ļoti sētīgs un te pa prezidentu. Jā, Kira Bahaintaleri Kentelā, jā? Good, Good food? Jā, good food. Ļoti labi maltīt, viņš saka. Jā, jā. Yeah. Nu, Ivar, nu, thank you. Jā. Paldies. Paldies. Lūdzu. Lūdzu. Redzēji? Reku, Ērika bestsellers brauc. Jā, Ērika, redzi, pat šis kungs teica, ka tev vajag pa valsts prezidentu iecelt. Ivar, varēja man palīdzēt pārtulkot, jā? Es iztulkoju visu, ko viņš teica. Paskaties, kāda mašīnīte, redzi? Sētā glītumā. Ļoti. Paskaties. Tā bija netiskaisti. Jā, tā neko bija iedomājies. Tikai 2000, jā? 2 vai 4, jā? Sēdies un brauc, jā? Vai jāpapucē, man liekas? Faktiski nekas nejāpacē. Ieliec aizmugurē iekšā. Kā var ielikt? Nu kāpies iekšā? Reku duris ir tālāk. Reku Tās tajās netiks. bet es netikšu iekšā, jā. Ir elementi, kuri tev traucēs. Rāpies iekšā pa šeit. Tev nevar ielāt. Ivar, parād salonu. Parād cilvēkiem, kas ir pa salons kādā krāsā un viss smuks. Redzi? Jezu. Ērika, rāpies iekšā. Nu, es netieku, tur tās duris, ha? Caur vitrīnu, Reku. Nu, es netikšu, Ivar, iekšā. Pamēģina. Lielien, tiks iekšā.
Ivar, nu es netikšu Nu, pamēģini ielīdīs iekšā. Nu. Nu, lien pa vidu, tu taču pa vidu liela platāks ir. Ivar, Palien tālāk iekšā. Nu, lāpies iekšā. Nu, bet es Ivar- uztaisīšu bildi kādu limuzīnē, es ieliksim Tinderī. Jā. Davai lādē iekšā. Man Lien. šitais te krīt, saproti? Davai, es paturēšu. Patur, davai es ielīdīšu. Ai, Ivar, es netikšu ārā, saproti? Tiks, es tu izvilkšu, Nē. iztraucies. Zin kā agrāk teica, nemīs buņģā. Ej, bet labi es ielīstu. Davai, ielīdīs iekšā. Lien. Opa! Paņem šito, reko. Jā, Ivar. Nu, kā ir? Šitas ir... Klausies, bet zini, ar tevi tāpat kā ar kaķi, ja galva lien cauri, tad arī pats izlīdīs. Pasties, pa kādu caurumu Ēriks izlīd, lai jūs saprastu, reku mana roka. Jā. Pasties, kā te Ērika izlīd. Tu taču platāks esi. Ivar, bet cik te ir mīksti, klausies, Ivar. Reku telefons, jā? Halo? Tu tur uz augšu ir uzvanīt. Ai, kira bahaintala, reka, jā, ļoti sveitīgi. Jā, paskati, reku podiņas, te ir baigi mikrofoni, Ivar. Masāžnieks te arī ir iekšā. Jā. Halo, jā, klausos. Tu reku šeit piezvanīji. Jā? Jā. Nu jā, mazliet. Baigi fakši te var atpūsties. Jums uz gals ir, jā, paskaties te. Pārlaiks nakti ļoti labi. Ērika zina, ka ja mājas atslēgas es pazaudēs, tad ienākt un pārnakšņot. Tiešām te varēja pārnakšņot. Svētāk lītumā, ne? Un īstenībā, ja viss sapucēt, viss sakārto, baigi labi. Vai ka bāriņš arī viss tāds, jā? Reku noskaidroja, cena 3500 eiro. Cik? 3500, jā? Jā, bet no āras viņš izskatās šokā kā iekšā. Iekšā patiešām labi ir. Bet Ivar, cik mīksti krāsli, klausies, cik forši iesēžos. Reku, tu noteikti kaut kāds barčiks pasties? Jā. Bāčiks, reku, televizors ir, tu neredz vienkārši. Reku, redz televizoru? Jā, reku, vēl ir televizors, jā, te ir televizors, te bāčiks, reku, spoguļus un viss. Pasties, tikai 3500, bet kabinets patiešām labs ir. Nu tiešām. Viņu piepucēt, viss sakārtot un brauc tikai. Jā, nu rāpjamies ārā. Klausies, cik te vietas ir, te 3, 6, 5, 7. Gan jau kā 8, kā visiem standartā kāds 8 ir. Redzi, ja nebūtu tā mašina, es varētu pa tām durvīm iziet ārā. Varētu, jā, rāpies pa šeit. Davai, tad es rāpšu, bet paņem bagiem mikrofonu, jo man mikrofons. Ivar, paņem. Dod tā mikrofonu, Ērika. Tu tā kā kaķis, Ērika, tur, kur galva lien cauri, viņš tu tur izlīdīs. Kā domājies, tikšu ārā? Nu, kā, kur tu liksies? Ja iekšā tik, tie ārā tiksi. Jā. Es tā kā makarons savu šito te spiedi vien, kā pelmens izspiedās. Šito skaistumu. Oi, Ivar, tas bija ko vērts. Kādi mīksti krāsli. Oi, šito skaistumu. Nu, patika tev, Ērika? Ļoti, Ivar. Ko, mums vajadzēja kādien senāt, varbūt izkustināt? Šito varētu izkustināt, Ivar. Nu, sarunāsim ar saimnieku mašīnas, kuram pieder un izkustināsim. Saimnieks ir tālu, viņu var dabūt saimnieku rokā. Nu, ne jau tagad, Ērika, šodien. Tas ir mans kolēģis. Šodien viņi nedabūs, viņš jau projām. Rītā. Jā, bet kādu dienu var viņu paņemt un izpakustināt, jā? Jā, tikai jāsarunā viņu. Jā. Varētu paņemt monolītu un uz masāžnieku aizbraukt. Pareizi, ir monolītu. Ir vēl kādu. Te jau 8 var iesēdināt. Jā, baigi labi. Kādi ir mīksti krāsli. Sarkanos numurus neaizmirst. Sarkanī, jā, pareizi. paķersim līdzi. Tos paķers līdzi, jā. Vai arī tu jau, Ērika, zini, ka krustu ar visu jautājumu atrisināt? Nu, tas kungs visu zina, jā. Viss, paldies, mēs laižam. Tad pagaid, viņš bija benzīns, jā? Viņš jau ir joprojām benzīns. Automātiskā kārbo, cik viņam ir tie pārnesumi? Nu vieglāks, ne, jā. Nu, galvenais, ka... Nē, esi braucis, jā? Galvenais, ka uz priekšu brauc un viss kārtībā. Jā, Ivar, baigi labi, klausies. Nu, vispār tā neko mašinīte. Nu, patikās Jā, tev, Ērika? ļoti, Ivar. Pasēc sākām ar Raptoru kustināšanu, beigās jau esam sarunājuši limuzīnu kustināšanu. Bet būtu labi, ja mēs varētu viņu pakustināt, saproti? Ka pabraukātu. Nu, kādu dienu atbrauksim, izkustināsim. Davai, kādu dienu. Labi, šodien mums, ko mēs kustinām šodien? Tagad mēs Ranger kustināsim, jā? Šito Ford džipu. Pa čem tu Rangers? Nu, Rangers, toču. Es tur Rangers, biju palaists garām. Es domāju, ka viņš tā arī skaitās kā Raptors. Labi, laižam, Ērika. Viss te jau kādu dienu ieripināsim. Čau! Kā man labāk apakaļ gatā? Te vai šeit ir? Tā labāk, jā. Aha. Jā. Šito skaistumu. Ir Bakhanta. Kas to varēja paredzēt?
Nu kā tev, Ērika? Smuki. Tad, ja tev tā likt izvēlēties savu mašīnu, kuru braukt tu, pieņemsim, 5 gadus, ar kuru tu pārvietotos, ar šito Raptor Ranger vai limuzīnu? Tu domā par to? Jā. Nu, Ivar, ar viņu grūti lieku viņš... Bet ja tev būtu šofers un aizmirst sēdēt visu laiku? Ivar, man gribās kalnā, Getliņa kalnā, tik tad to netiks augšā. Nu, bet Getliņa kalnā tu uzbrauks tikai vienreiz, un tas ir tā kā tāds izklaides pasākums, bet kā tu dienu tur limuzīnā braukāt, iedomājies tev uz darbu pieeja limuzīnā. Ivar, tas ir citām pasākumām, tas ir limuzīns. Nu kādam? Nu, cilvēki, kuri atpūšās, kuri brauc. Bet tev visa dzīve kā atpūta ir. Jā? Ivar, šito skaistumu. Kīra. Kas? Paskaties, zini, kā mašīnas spogulī? Jā, paskaties, kā spogulī smuk izskatās viņa. Ļoti riepas. Nu ko, tad nākamo kustināsim. Citu vajadzētu laikam atsākt tos pasākumus, kā mēs agrāk braukājām pa Latvijas plačiem. Mēs to darījām pirms kaut kāda 1,5–2 gadiem, izbraukājām ļoti daudz. Paga, Ērika! Es tā redzu, Ivar, nesteso. Jā, tev kaut kas zvana. Kam zvana? Kur man telefons vispār? Nu, tur, kur viņš zvana tev? Jā, ierakstiet komentārā, vajag mums izbraukāt pa Latvijas plačiem, vēlreiz uztaisīt kādu tūrīt tādu nedēļu no vietas nomalkt pa visiem plačiem, nu ne pa visiem, pa lielāko tiesu plačiem, jo agrāk mēs ar Edgāru izbraukājām ļoti daudz plačus, izbraukājām, nebija viegls pasākums, bet jā, bija interesanti, zin kā katrā placītī tā prece ir savējā, un man patikās. Patikās? Jā, man patikās un bija forši. Un bija. Jā, Ivar, tev baigi labi, ka mēs iebraucām, vai ne šitai placītī? Jā, nu šitajā placī mēs arī bijām iebraukuši, pirms kaut kādiem 2 gadiem bijām ieripinājuši šeit iekšā, apskatījuši tajā laikā precīti. Un šeit tad mēs arī kā klienti šeit atsūtam, pie mums kādu mašīnīti neatrod mājaslapā un pie mums uz vietas. Tad mēs skatāmies viņa mājaslapiņā un brauc cilvēks viņu šeit kaut ko pērk. Bet te, Ivar, ir vairāk noteikti platīši šeit ir, tur ir, jā, un vēl kaut kur. Nē, plači jau īstenībā Latvijā ļoti daudz plači ir. Jo mēs toreiz izbraukājām, mēs nezinu, kādas 50 plačus izbraukājām apkārt pa visu Latviju, kur mēs bijām. Tā kā varbūt vajadzētu atsākt, jā, ierakst komentārā, mums tāds saturs interesē, ka mēs braukāt pa visiem plačiem un vai šitiem brauksim uz 20, kā ir atļauts. Nu, ja, ka... Nevajag forsēt. Bet, Ivar, es jau ļoti kārtīgi braucu, paskaties. Tagad jā, 20, tā kā es tev aizrādīju no tā momenta, līdz šim momentam pagāja 5 sekundes, 5 sekundēs tu spēj sadzēsties. Jā, tā kā rakstiet komentārā, gribat redzēt, kā mēs izbraukājam pa kaut kādiem plačiem, varētu Kārli uztaisīt tūrīti pa Latviju, varbūt arī Ērika paķert līdzi. Varbūt arī Ērika paķertu līdzi. Tu esi Ēriks, kas? Jā, bet par kuru Ērika iet runāt? Ērika ļoti daudz ir. Pagaidā mašīnā tikai viens ir. Pie Didi ir Ēriks viens un vēl ir Ēriks, kas mums klausās. Jā, kuru Ēriku? Varbūt to kungu arī sauc Ēriks, tu jau nezinies. Jā. Nu. Ēriku Punco no Ņikšņiem. Aha, jā, klausās ļoti cītīgi. Braucam pa labi, jā? Jā, braucam skarbīm, uztaisīsim maz apiešanu. Jā. Un jā, vajadzētu varbūt uztaisīt tādu pasākumu. Vajadzētu, jā. Jo mēs sen to neesam darījuši. Man patikās izbraukāt pa citiem placīšiem apkārt un bija forši iepazīst jaunus cilvēkus, iepazīst ar jauniem perkupiem. Bija, man liekas, Tukumā viens placīs, kurš te bija līdz galam laipns un priecīgs mūs redzēt. Tā kā sveiciens jums arī. Jā, sveiciens bet tu kā visiem, saka, ne jau visiem mēs patīkam un ne visi mums arī patīk. Bet mēs arī braucam pie tie, kuri mums nepatīk. Mēs tāpat braucam pie visiem iekšā, nešķirojam. Bet katrā gadījumā, jā, man liekas, ka mēs varētu tādu pasākumu restartēt. Beka pasauc šī, vēl viens tev te. Kurā vietā? Hello, mister! How are you? Do you know this man? Ēdamais, jā, ir? Nav, jā. Nu, citā reizītē. Citreiz būs ēdamais. Tu arī zināji, ko uzprasīt viņam? Jā, viņš teica, ka viņš jau vēd kādām noteikti. Jau rindas kārtībā. Redzi, tomēr daudziem gribās ēst. Ziem bolti, viņi ir viskā. Jā, nevis daudziem, bet visiem cilvēkiem gribās ēst. Tā kā visi, kas tur raksta, kad esi Rīma vai kas, tad nav jau tā, ka paši no gaisa un mīlestības pārtiek. Visiem savu reizi gribās kādu kumosiņu pārēst, jā. Protams, jā. Ierakst komentārā, tev patīk ar baudu ēst vai tu ēd tikai, lai izdzīvot? Es ēdu
ar baudu un kaifoju no ēšanas, jo bieži vien pat īstenībā, kas nav forši, bet tā kā es paēdis un es tāpat aizbraucu kaut kur ciemos un tur kāds teiciņš labs uztaisīt, es tāpat ēdu, pārēdies, es čīkstu pēc tam, bet jebkurā gadījumā tas nav pareizi, bet es tomēr kaifoju no ēdienu. Ot ierakst komentāru, tu ēdi, lai dzīvotu vai tu ēdi, lai kaifotu. Tad tās griezīsies kā smago iekšā no otrās joslas, reku jau ieņem. Ir kreisā pusē, reku gan īsti, kas tur F10, gan īsti gāja garām. Reku sadzēsās, gan īsti pakaļā bija F11. Nebija tā īvēr. Nu kā, viņš tik pa nažiem metam. Nostājies te. Te, jā? Pa kreisi. Aha. Nu un stop. Un stop. Kad ir bahantala ar kintala apstājies. Tātad parāda, kas mums te notiek. Gan arī pilna degvielas bāka. Jā. Ērika, standarta jautājums, ko es tev sen esmu uzdevis, slāpēji nost? Jā. Kāda šim auto varētu būt cena? Ierakstu komentārā, kāda varētu būt cena. Es neteikšu, Ēriks pateiks savu variantu un rakstu savu cenas variantu, cik šitādam aparātam būtu jāmaksā. Tas ir 2021. gada Fords Ranger Raptors, 2-litrīgs dīzels ar diezgan labu komplektāciju, vinču, uz jumta Osrams, tad jumta šitāds bagāžnieks, sliekšņi, tad ir šitāds aizmugurē bagāžnieka pārvalks, kas mums te ir iekšā, šitā pa kaste te ir kaut kāda kaste instrumenti laikam, nezinu, kas tā ir, bet katrā gadījumā kaut kāda kastīte ir. Tad ir sakabes āķis, apkopas veiktas Ford centrā, inčšeipā. Tā, ja tā no āras skatās, man viņš ļoti labi patīk. No āras tā krāsa skaista, tāds diezgan forši izskatās katrā gadījumā. Man šitādi patīk. Un laikam es šitam dotu priekšroku pēc vizuālā vairāk kā Tiguanam. Ne Tiguanam, bet Amarokam. Tomēr šitas izskatās bišķi draudīgāks. No ko, Ērika? Kustinātāji, Peregar, Jāklīt, Aulekšotāji, cik tu ļoti ņipra, ļoti labi viņi iet. Es tev teikšu, ļoti labi iet, jā. Ļoti labi iet, man viņa patīk. Un galvenais viņa labā stāvoklī, jā, 2021. 20. gada bija. Traksīs 20, 0, 20. Man liekas, ka varbūt ir pirmais vai 0. 20. ir 21. gads. Klausies, viņiem cer, ka viņš iedās ar viņam deg, vai ne? Naktī, ka brauc, jā. Kāpēc tu cer, viņš arī deg? Jā, bet klausies, viņš ir oriģināls vai viņš ir... Nē, nav oriģināls. Es domāju, jā, viņš ir... Šeit visu šito te reliņu nāk virsū, iekšā. Iedomājies, viņš naktī tik labi viņš spīdēts. Iedomājies, ka viņš rudenī tumšos nakts laikā, ka ieslēdz iekšā. Sveiks, lai dzīvo, ka Eča busuņa aizbrauc. Redzēji, tevi atpazīnam? Nu, protams, kā var neatpazīt. Sveicieni visiem, jā, kur mūs redz, kustinot mašinīti, jā. Sveitības jums, jā. Paldies, ka piesakojiet, jā. Droši izsakies komentārus, ko un kā, jā. Kas patīk, kas nepatīk, jā. Tā kā ļoti jauki. Paldies, ka mēs kopā varam visu kaut ko skatīties, kustināt, domāt, vērtēt un tā tālāk. Jā, tā tad, Ērika. 21. gadsimta pēdējais neatklātais un aktuālais jautājums. Cik šāds varētu maksāt pēc tavām domām? Uz cik tu viņu vērtē? Tu jau esi kustinājies ļoti daudz mašīnas, un tu esi diezgan liels profesionāls un eksperts auto jomā un auto cenās. Viņš ir Fordiņš, jā? Jā. Viņš ir Ford. Lamborghini šitas nav. Tas nav Amerikas arī, jā? Nav nekāds ne Brabus, ne AMG, nekas. Parasti Fords. Fords, jā, bet no kuras valsts tā ir? Nav Amerikā? Fords, Amerikai nākus vispār no Amerikas pats vārds. Reku laikam ir sildītais kaut kāds. Jā, reku sildīt var viņu. Ko viņš silda? Ziemā pieslēgt tāds autonomais sildītājs. Ļoti labi, mājas elektrība. Bet es nezinu, kas viņš laikam jau kaut kāds vācis. Jā, īstenībā Kārlim uzprasīt, jo es patiešām nezinu, kur viņus ražo. Nu, es nezinu, ja nav Amerika, tad kā 35. 35 000? Pa maz? Nē, es esmu šokā, ka tu trāpi praktiski 100%. Ja. Šajā gadījumā tu vispār nevarēji zināt, cik viņš maksā, jo tā mašīna tikai šodien pie mums ienākusi. Jā. Šī mašīna vēl nekur nav bijusi ielikta sludinājumos, nevienā sludinājumā. Mājaslapā viņa arī vēl joprojām nav ielikta, jo viņa tikko atrada, nav nesapacēts nekas. Un Ēriks nosauca praktiski 100% pareizi cena. Labi, šitam cena būs tikai... Es neteikšu, cik cena būs. Šitāds modelis, jā, var maksāt 35 000 eiro, bet ieraksti, cik pie kārbiņas maksā šitas aparāts, jo tu taču zini, ka pie mums vienmēr ir visi labākās un visi zemākās cenas. Tā kā es pasaku uzreiz priekšā, atverot Latvijas avīzi vaļā, ierakstot Raptoru šāda gada modelīti,
mums būs par kaut kādiem 2000 lētāk nekā jebkurš lētākais avīzē. Tā kā raksti komentārā, kā tev liekas, kāda būs cena šim aparātam kārbiņā. Bet katrā gadījumā, Erika, šitādi modeļi, es skatījos, ka sākās no 25, beidzās ar kaut kādiem 50 000. Nu, tur viss atkarīgs no nobraukuma. Jauni jau pie 60 kaut kur. Jā, bet šitās varētu 25, ja lietot. 25, labi, bet nu katrā gadījumā rakstat komentārā, kurš uzminēs precīzu cenu. Tam kaut kāda balviņa būs no manīm arī. Kaut kāds foršs mazumiņš tāds. Mierinājuma balviņai. Mierinājuma balviņa. Tur nebūs varbūt tās nekādas riepa komplekta par 5000 vai mašīnīti, bet kaut ko mēs izdomāsim. Jā, bet ļoti jauki. Paldies, Ivar, ka uzticēji man šo mašīnīti kustināt, un man patika. Varbūt mēs varam izlozēt kopā paēst ar Ēriku. Pirms, ja tu uzminēsi, cik tā mašīna maksās, tev būs iespēja kopā ar Ēriku kādā restorānā paēst. Jā. Tieši tā. Tas būtu jauks un patīkami mirkļi. Nav redzēja, Erika. Tā ko, nu tad šodien kustināšanu mēs beidzam. Jā. Un uzprasīsim Kārlim. Kārli izstāsti vienu lietu. Raptors ir ar Tiguanu ar Amarok uz vienas bāzes ražos. Kur viņus ražo? No kurienes viņi nāk? Ko? Meksika, man liekas. Meksika? Ja nemaldos. Tad domāju, cik tālu Erika no Meksikas viņš atripinājis. Jā. Tā. Jā. Tu zini, lai nesamalotos, davai tu tā... Ko tur izdarīji? Izslēdās pagaid, Ivar. Piespiedāt. Bet tas ir Fords, Ivar. Nē, Fords skaidrs, bet viņi jau var arī ražot Meksikā, Vācijā. Jā, Amerikā. Krievija agrāk ražoja Fordus? Nezinu, Amarok un... Raptor. Ford Ranger, nevis Raptor. Raptor, labi. Raptor, jā. Jā. Bet arī var ierakstīt komentārā pareizi atbildi, cik šajā mašīnā mums maksās tagad. Un iespējams, tu vinnēsi vakariņas ar Ēriku kādā restorānā. Jā, kāda, cik tu Both Amarok and Ford Ranger is same production line in the same factory in Dienvidāfrikā. Dienvidāfrikā, mēs no Afrikas atrasts viņš. Kādi, cik tu dod par šito mašinīti? Es jau to zinu. Viņš jau zina. Jā. Kā tev liekas, cik tas Raptors maksās? Kā 28? Es redzu, 28 pateicu. Tātad tas, kurš ierakstīs komentārā pareizi atbildi, nu vienu mēs izlozēsim, kurš varēs ar Ēriku aizdoties pusdienās, vakariņās un Ērikam uzsaukt un kopā viņu paēst un parunāt par dzīvi, svētību viņu saņemt. Jā, bet tev, Ērika, tu sajūties, ka tu esi Fordā joprojām? Bija kaut kāds, tu vari kaut kāds paredās savu Fordu, varēja viņam vilkt kopā? Šitā? Jā. Man viņa ļoti patīk, viņa bija stabila, viņa ļoti tā kā tiešām, zini, kas ir Kārli? Man ļoti gribētu viņu pabraukāt Getliņu kalnos augšā lejā. Jā, bet ne, tā kā tu sēdi, kā tu mašīnu tiekāp savā Fordā, tu sajūti savā mašīnā tā, kā tu jūties, tā kā mājās, tā teiksim, jā? Vai tajā Fordā tu sajūti kaut ko no tieši tā Forda sajūta, nepamētā? Jā, piekrīt sajūtu, jā. Ir teiksim, jā. Kas tieši bija? Tāpēc, ka visās podziņas viss ir tā kā Fordam, jā. Iekāp citā mašīnā, citur podziņas, tur pa labai rokai. Izvietojums varbūt ļoti līdzīgi var būt. Kaut gan es baigi neko tādu nemanīju, ka būtu baigi līdzīgs ar Mondeo kaut kas. Vispār nav. Un uz šitā mēs arī beidzam šo kustināšanas pasākumu. Visiem čau, piesakojam un dzīvojam laimīgi un priecīgi visiem. Jā. Kāpēc? Nav nekā līdzīga tur, nekā vispār nav. Ar Mondi visam nekā tur līdzīgi nav. Vienkārši tāpēc, nē. Viņa augšāka, viņa ļoti stabila, viņa krēsli, visu par... Labi, veči, īkšķīts un svētības. No tiem īkšķīts, no tiem svētības. Svētīgi. Jā, visiem čau. Čau.